Lai uzlabotu darba aizsardzības un drošības jautājumu sakārtošanu un palīdzētu mazajiem un vidējiem komersantiem savos uzņēmumos ieviest efektīvu darba aizsardzības pasākumu kompleksu, Latvijas darba devēja konfederācija ir izstrādājusi elektronizēto darba vides risku novērtēšanas sistēmu un rokas grāmatu darba aizsardzību uzņēmumā, palīgs jaunajiem komersantiem, kā arī veikusi pētījumu darba apstākļi un riski Latvijā, kurā secināts, ka kopumā situācija Latvijā darba aizsardzības jomā pēdējo 5 gadu laikā lēnām un pakāpeniski ir uzlabojusies. Riska grupā joprojām ietilpst tieši mazie uzņēmumi, tādi, kas atrodas Rīgā, kā arī uzņēmumi, kur alga nereti tiek izmaksāta aploksnē. Pēdējo 5 gadu laikā situācija darba aizsardzības jomā lēnām un pakāpeniski ir uzlabojusies, kā arī samazinājies nelaimes gadījumu skaits. Bet tas arī ir saistīts ar uzņēmumu ekonomisko aktivitāti, jo mazāk nodarbinātu, mazāk nostrādātu skaits, un līdz ar to varētu būt tāda situācija, ka līdz ar to arī samazinājās nelaimes gadījumu skaits. Pētījums liecina par to, kā daudz labāka situācija ir uzņēmumus, kuri ir kaut kādas darba devēja organizācijas biedri, kā arī uzņēmumus, kur ir noslēgts koplīgums. Par darba aizsardzību naudas sods nav tik liela, teiksim, maksimālais ir 300 lati šodien naudas sods, un ir arī brīdinājums, visi ir tā skatāms, ka nav, vai tieši apzināti to ir darījis, bet tā ir, diemžēl, liela problēma, ka tiek slēpti šie nelaimes gadījumi, un tas ir darbiniekam visbīstamākais, jo kas notiek, ka darbinieks šodien var iziet rehabilitācijā, ja viņam ir noticis kaut kas darbā. Līdz 1200 latiem viņš var saņemt rehabilitāciju. Ja šis nelaimes gadījums ir noslēpts kaut kādu iemeslu dēļ no darba devēja puses vai noslēpts, tad viņš nevar šo rehabilitāciju iziet, un tad viņam nekas nav. Viņš neko nesaņem. Mēs zinām, ka Finanšu ministrija veido šos baltos sarakstus, labo uzņēmumu sarakstus, un jāsaka, ar zinām rūgtumu tur prevalē tomēr tikai viens baltā saraksta uzņēmuma kritērijs, un tas ir kritērijs, kas ir saistīts ar to, vai ir vai nav nomaksāti nodokļi. Mēs gribētu tomēr, lai mēs Latvijā daudz plašāk izprastu to, ko nozīmē labs uzņēmums, un labs uzņēmums nozīmē ne tikai samaksāt nodokļus, bet arī labi izturēties pret saviem darbiniekiem, rūpēties par apkārtējo vidi un, protams, ievērot citus korporatīvās sociālās atbildības principus. Nākamajā un aiznākamajā gadā iecerēts izstrādāt interaktīvu datorspēli jauniešiem un darba novērtēšanas metodoloģiju, kā arī realizēt 2 pilotprojektus, vienu ražošanas uzņēmumā, otru pakalpojumu nozares uzņēmumā. Šīs un citas aktivitātes Latvijas darba devēja konfederācija īsteno Eiropas Savienības fonda projekta darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos ietveros. Tā mērķis ir palielināt to uzņēmumu skaitu, kas piemēro normatīvos aktus un uzlabo darba attiecības un darba drošības pasākumus uzņēmumos.